Šodien es mēģināšu uzprišināt šos Audi lukturus, izmantojot izstāst, ka varētu derēt. Tā ir bērnu zolpasta. Viņai vajadzētu būt ļoti maigai, ne tik abrazīvai kā tai, kura paredzēta pieaugušiem. Redzēs, vai ar viņu vispār var kaut ko dabūt gatavu. No efekts jau kaut kāds būs. Pastamies tuvāk. Oksidējušies, izstās bijuši lakoti. Vajadzēs pāriet ar smužpapīru. Ella. Viss ar zelta roku salīmēts. Galvenais ir nenoslīpēt kaņciklus. Izmantoju kaut kādu parasto lentu. Šī, kad paliks mietra, sāk sit nūst. Magaiverna turēsīs labāk. Galvenais kroma nesabūjot. Nu tā. Tagad nākamais paņemt numuzgat jūsu. Un noiesim ar 2500 smužpapīru. Vienīgais, kas bija vispār. Nu, redzēs, cik viņš ilgi turēs. Un tā, tās smužpapīrs sāk jukt pamazām ārā. Graudiņi jau varētu būt nost. Es nejūtu, ka tur baigi abrazīvs kaut kas būtu palicis tāds. Bet, nu, tas ir 2500, es varu kļūdīties. Es pirmo reizi tādu izmantoju no šitiem sarkanajiem. Parasti vienmēr ir tas pelēkais. Jau sāk palikt labāk. Priekš tā darba, kas ir ieguldīts. Tā nu viņi izstāsta, kad ir apkaltuši. Tad mazliet matēti. Ar to 2500 es daudz neko nenoņēmu, tikai tā minimāli. Mazliet to slāni, kurš ir oksidējies, tikai noņēmu un viss. Ņemsim mūsu pastu un mauksim. Tā kādu stundiņu uz katru lukturi. Efekts ir, bet nu, nav pietiekams. Tā, ir kaut kāds efekts, nav slikti, bet es tomēr paņēmu šo variantu. Tāpēc, ka man vajag pašu šito micīti pēdiņu. Un parasti es viņas pirku ragā pa kaut kādi 2–3 eiro. Un viņas kalpo kaut kur uz 4–5 lukturiem, kamēr tā nodilst. Šitais maksā vispār kapeikas. Turpināsim mūsu eksperimentu. Tā. Vēl mazliet palika.
var redzēt, paucina slukturis diezgan bojāts. Var redzēt smalkās švīkas palikušas ir. Stīsimies to komplektu, kas te ir. Tā. Šo te es jau uzliku. Baigi čotkīs pasākums ieskrūvējās un... Nu jā, šīs pastas visas. Pat lente ir. Super. Un te sākās. Nu jā. Tas jau kaut kāds aizsegu pārklājums. Mums viņu nevajadzēs. Un te sākās. Instrukcijā rakstīts pēc aizsargu pārklājuma noslaukiet ar šo lupatiņu. Lupatiņa atrodas kopā ar visiem smilšpapīriem, visu pārējo. Viss nebija iepakoti atsevišķi, bet mētājas kopā ar smilšpapīriem. Un no viņiem kaut kāds abrazīvs jau aizies uz turieni. Šitie smilšpapīri man ļoti patīk. Nezinu, kā viņi strādās. Uz šito mēs viņus neizmantosim. Bet tas, ka viņi ir te visi super. Principā vienreizējs tāds komplekts, bet šis paliek. Šis te mierīgi var 4 pārus lukturu nopulēt. Tad nopēs un uzliec citu. Maksā kapeikas. Super. Tā viņš te ir. Ņemsim parastāko, noplistāko urmašīnu, kur ir katrā sētā. Mūsu uzgalīti, ko mēs vakar nopirkām. Mitru lupatiņas, tā lai ir augšā arī kaut kāds mitrums nāk. Vienot pagrīt noturēt, nāko labam. Noskalosim, pastīsimies, cik stipri mainījās. To virpiņu notiek. Jā. Labo mantu. Viss tās jau labāk. Mašīna ir pilnīgi dzela. Joprojām ir palikuši švīkas no 2500 smilšpapīra. Pēc reiz jāņem kaut kādā lētākā, prastākā zobu pasta. Viņa būs abrazīvāka par šito. Redz, ka zobu pasta strādā īstenībā. Es būtu ņēmis abrazīvāku, iespējams vēl labāk būtu. Bet to pamēģināsim citā reizē. Bet tā jau ir labi.